Jā, pastāstiet man, lūdzu, kā jūs plānojat ierobežot paliešu tirzniecību Rīgas pašvaldības teritorijā? Paliešu tirzniecību? Jep. Kurā? Atkal es atvainojos, bet paliešu tirzniecību? Jā. Jūs domājat, nekvalitatīva kurināmā tirgošana, tas, Jep. kas ir? Tas, kas ir rakstīts jūsu sagatavotajā rīcības programmā. Nē, vienkārši tur tādā veidā par paliešu tirgošanu nu, nav nekas. Tiešajā melns uz balta rakstīts ierobežot paliešu tirzniecību. Tāpēc es arī uzdodu jautājumu par jūsu sagatavotu un piedāvātu tekstu. Tad lūdzu pasakiet, kādi instrumenti ir pašvaldībai, lai ierobežotu juridiski paliešu tirzniecību, kā rakstīts jūsu plānā. Es ieteiktu izlasīt arī pirmo teikumu cietās biomasas. Jā, lūdzu, juridiskos instrumentus nosauciet, kas ir pašvaldības rīcība ierobežot kaut kā tirzniecību. Tirzniecība nav, kā kurināmā tirzniecība un atkritumu dedzināšana nav atļautā. Tas ir viennozīmīgi. Un ja kāds pārdod šo kā kurināmo un izplata, tad tas ir mehānisms, kā to var kontrolēt. Ja ir zināms, ka kāds pārdod atkritumus, kas pēc tam tiks dedzināts kā krāsnīs. Ja jūs šobrīd iegooglēsiet, jā, tad paliešu tirgo gandrīz katra otrā kompānija. Jā, ļoti populārs bizness. Jūs plānojat to ierobežot. Jūs rakstat šo savā plānā. Priekš kā man jābalso par neiespējamu misiju? Šeit mēs runājam par to, ka pašvaldības policija stingrāk viņai vajadzētu kontrolēt tos gadījumus, ka cilvēki acīm redzot dedzina atkritumus, dedzina lietas, kas nav piemērotas kurināmajam, vai arī šādas lietas tirgo. Kā kurināmo? Rakstīts tirzniecības ierobežošana. 2 vārdi, diezgan vienkārši vārdi. 117. lapas pusē. Tiek veikta kurināmā kvalitātes kontrole. Komats, ierobežojot paliešu tirzniecību. Ierobežojot nekvalitatīvu. Arī kvalitatīvu, nekvalitatīvu. Kā jūs ierobežojat paliešu tirzniecību? Kā jūs vispār varat ierobežot tirzniecību kā tādu? Balstoties uz šo plānu. Paldies!